Sveiki visiem! Mēs šodien esam atbraukuši uz to pašu peldētavu, kur es jums iepriekš teicu. Un jūs to nezinājāt, bet, ja es jums nebiju pateicis. Un man patīk taisīt visādus mānekļus. Un es izdomāju uztaisīt buzzbaita. Un viņš ir virsmas māneklis, un šis griežas un taisa burbuļus. Nesen beidza līt, smidzināt. Un tagad ir bez 5:12. Varam sākt makšķerēt. Es uzliku vardi un es atcerējos, kad es jums nepateicu to, kad... Es atcerējos to, ka es jums nepateicu, kad es pasūtīju vardi. Un viņas pie manis būs tur bija rakstīts, kad atnāks viņas no 18. augusta līdz 9. septembrim. Un tieši tad es arī nebūšu mājā. Jau man ir ieplānots kaut kas cits. Bet cerēsim, ka tā kā es atkal atbraukšu, tad viņas jau tur būs. Bet atkarībā, kad viņas atnāks. Un atkal sākas midzināt. Bija beidzis. Bet mēs tagad virzamies uz zālēm. Un šito es jums nenovēlu, kad, ja jums ir multiplikators pola. Tas nav labi. Un es tiku vaļā jau no tiem. Obā! Kaut kas riktīgi maziņš. It kā ūdens virsū es redzēju. Tā sekoja strīpa un bija tāds maziņš tik. Bet tā bija siļķīte maziņa. Tā kā tik lielas tā kā raudiņa var būt. Vai arī nezinu, kas tas bija. Varēja būt tā līdzekļa. Tagad vējš arī bišķiņi palika mazāks. Un cerēsim, ka kaut kas būs. Uzķersies. Tad izdosies kaut ko piemānīt beidzos. Savādāk sūdīt. Oban arī. Jā, bet es tur nevaru aizmest tālu. Pretējā krastā pie pašām zālēm. Ir zāle. Un ir pārliekusies pāri ūdenim, ieliekusies ūdenī iekšā. Un tieši tajā vietā, kur zāle pieskārās ūdenim, tur kaut kas uzlēca. Līdeka, protams, tā bija. Un mēs pagājām tālāk. Un tā pīle, viņi grib apēst manu vardi. Koks aizmugurē. Oh shit! Fuck that!
Būs līdeka varbūt. Ja viņi gribēs ēst otrais. Ja viņi ēdīs otrais, tad būs labi. Būs ļoti labi. Nopūta vējš uz malu bišķi. Vardi. Saimā. Bija laba cope. Nu, es teicu, ka šajās zālēs ir kaut kas. Es teicu. Hei. Kā tad tā viņa netrāpīja? Turpinām makšķerēt. Es gribu kaut ko noķert. Beidzot. Jāpievelk vēl bišķiņ stiprāk. Nu, stingrāk. Bremze. Kādreiz jums parādīšu, kā viņas darbojas. Un tā nav tā bremze, kas ir parastām spolēm. Viņa ir vēl divas bremzes, kuras regulē, cik ātri spole griežas. Un tas arī ir tā lieta, kura ļauj mest gan... labi. Kaut kas sametīs. Ļauj vienlīdz labi mest gan šī tik vieglus, kā cik tur grami varētu būt. Kādi, 3-4 varbūt. Šī ir viegli var darīt. Un var mest ar šo spoli arī tādus 30-40 gramīgus mānekļus. Bet ir jāpieregulē tad atkal. Ir jāpieregulē. Kur šeit ir viena bremze un šeit ir otra bremze. Un es izskaidrošu viņas vēlāk, ko viņas dara. Tagad tālāk kaut kas uzlēca. Tā varēja būt līdeka. Netrāpīju. Vējš bija šeit izpūta uz malu. O jā. Es pārmetu pāri kokam. Tas nav labi. Tagad jāmēģina dabūt lejā. Un ja jūs varat redzēt, tad tur ir mana varde karājas. Es pamēģināšu, cerams dabūs lejā viņu. Yes! Yes. Un tādā gadījumā... Un tādā gadījumā... Nu takš. Un ja notiek tā, tad
tad nav jārausta, pēc iespējas ātrāk dabūt lejā. Un ir labāk mierīgi pietīt līdz zaram, bišķiņ padrebini, parausti. Tā, bet lēnām, mierīgi. Un te jau atnāca vaļā. Atnāks arī citreiz, es domāju. Nu, ja jau nav āķukam iet ķerties, te jau ir labāk. Izskatās, ka būs jāslēdz kamera ārā, jo kamerai tas nav īpaši labi. Un man viņa tagad ir bez keisa. Nu, bet ir tāds keiss, kur ir apkārt tāds rāmis, tā kā, un ir pieskrūvējums augšā un apakšā. Bet viņš nav ugnis izturīts, tāpēc tiksimies vēlāk. Un es aizgāju līdz stūrim, un es braukšu pusdienās. Un man bija otrā cope. Tur pie tā zāļu kumšķa, bišķi pa labi. Paēdīšu pusdienas, un tad jau domās, kur braukt makšķerēt. Es domāju, ka pēc tam es atbraukšu šeieni, jo te ir bijušas jau 2 copes, bet nevienas zivs. Es zinu, ko es varēšu izdarīt pēc tam. Uzlikšu atraktoru, jo šitā patiņas negribēs tik ļoti. Varbūt garšīgāku. Smaržīgāku, garšīgāku gribēs ēst. Es braucu pusdienās. Un es esmu atpakaļ, bet līstā lietus. Bet vismaz pusdienas bija labas. Un es domāju, ka es pamakšķirēšu vēl, bet kameras tepat atstāšu zem koka, jo kamerai tas nav veselīgi. Nu, vismaz bez keisa. Ja turpinās līt, tad varbūt būs kāds timelapse, te jau redzēs. Un mēs varam sākt makšķerēt. Un tur jau kāda zivs lēca. Un kā es jums iepriekš teicu, jāuzliek atraktors vardei. Varbūt labāk ēdīs, nevis tikai piebakstīs.
Thank